Labdien, godātie deputāti! Esam sanākuši 7, pietiekams kvorums, 2 iztrūks, tātad Imants Kamzols un Ainis Dukurs, viņi tiešajos darba pienākumos, un piedalās arī speciālisti, ziņotāji, tie, kas nav atvaļinājumā. Un sagatavot ir darba kārtība. Šobrīd jums ir izsūtīta ar 20 punktiem, bet ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 21. punktu par Anitu Dukurs un Jāņa Zumenta komandējumu uz Čehiju bioloģiskā lauksaimniecības projekta sakarā, ko noziņos projektu vadītāji, tad, kad jautājums arī pienāks skatīšanā kā pēdējais. Vai ir kaut kāds priekšlikumi, citi, varbūt papildinājumi, jautājumi pie darba kārtības? Ja nav, tad es aicinu darba kārtību apstiprināt un par to nobalsot. Kas ir par? Paldies, nobalsots. Tātad ejam secībā. Pēc kārtas pirmais jautājums ir saistošie noteikumi 2016. gada grozījumi, novšana, novada pašvaldības budžetā 2016. gadam. Vārds galvenai grāmatvedēji Dzintrai Krielēnai. Grozījums izdarām pamatu budžetā. Speciālais budžets grozīts netiks. Pamatu budžetu mainām ieņēmumos par 17,317 eiro un tāpat arī par pašu summu izdevumus. Tātad ieņēmumus palielinām valsts budžeta transferts 5317, kas pamatā sastādās noteiktam mērķim, kas ir par projektu, jauniešu centra projektu iepazīstu, izcinu, izdaru. Tad par skolēnu nodarbinātību precizējumi, jo tika nodarbināti vairāk skolēnu, kā sākotnēji bija paredzēts, tātad arī dotāciju mēs saņemam vairāk, precizēts arī klienta apkalpošanas centram, budžeta transferti, valsts budžeta transferti ir faktiski samazināti pa 600 eiro. Tad no Eiropas Savienību un ārvalstu palīdzības projektu īstenošanai 137 eiro. Tie ir lauksaimniecības lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumi, ja nevar teikt līdzfinansējumi, bet maksājums par pašvaldības lauku saimniecības zemēm, kas ir visiem lauksaimniekiem. Tad par pašu sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumu palielinājums 12,000, ko sastāda ieņēmumu par īri 4,000, faktiski tas ir ieņēmumu par no nometnes Treideviņu par internātu izmantošanu, kas arī gada sākumā bija plānā ielikti, un arī ēdināšanas izmaksas. Liela daļa no šī skaitļa ir Treideviņu nometnes ēdināšana. Tad izdevumos samazinām vispārējās valdības dienesta izdevumus
Tie faktiski ir ņemta summa no rezerves, kas ir nepieciešams, lai nolīdzinātu ieņēmumus un nepieciešamos izdevumus. Te ir atsevišķās struktūra vienībās pa kodiņiem izmaiņas, bet kopējā summa struktūra vienībā netiek mainīta. No samazinām ugunsdzēsībai 1200, jo gada sākumā plānā bija tur arī iestrādāti izdevumi frēzes kausam, bet tā kā tas notika reizē ar vienlaicīgi novada svētku ietvaros un visus grāmatojumus izdarījām kā izdevumus novada svētkiem, tad samazinām ugunsdzēsībai, bet par šo summu un vēl vairāk palielinām novada svētku izdevumus, kas reāli faktiski bija nepieciešams. Ekonomiskai darbībai palielinājums izdevumos 1163. Tie faktiski ir saistīti ar skolēnu nodarbinātību. Vasarā, kā jau teicu, bija nodarbināti vairāk nekā sākotnēji plānojām. Tur ir izmaiņas tikai kodiņos. Atpūtai un kultūrai, tātad sportam arī ir tikai par kodiem, bet lielā summa ir pārējiem kultūras pasākumiem, pakalpojumiem, kas ir faktiski saistīti ar novada svētkiem. Lielā summa izglītības sadaļai 13,515. Tā ir dažādi izdevumi. Samazinām pirmsskolai no pamatlīdzekļiem, jo it kā plānot tie izdevumi par mēbeļu un citu iekārtu iegādi jaunā korpusā bija plānots uz pirmsskolas izglītību, bet gala rezultātā vairāk bija nepieciešams visam pārējiem, kas ir zem pamatizglītības. Un arī šeit papildus nepieciešamais finansējums trenažieriem, kas nebija gada sākumā ieplānots tādā summā, kā tika iegādāts. Nedaudz samazinām interešu izglītībai, vasaras mēnešos interešu izglītības pulciņi nedarbojas un tad līdzekļi tiek ietaupīti, pareiķināja, cik būs nepieciešams līdz gada beigām un atradu iespēju samazināt. Tad papildus izglītības pakalpojumiem palielinājums 4450 ir saistīts ar darbinieku skaita palielināšanu virtuvē, kā nākošos jautājumos skatīsim, kur ir nepieciešams pavāru palīgs. Arī internāta krājumos palielinājums ir, jo internātā sakarā ar lielo
Treidevi nometni bija nepieciešama vairāk segas palaki un pārvalki un vēl kas aprīkojums nekā sākotnēji plānojām tikai saistībā ar to istabiņu remontu un no jauna iekārtošanu. Samazinājums sociālajiem pabalstiem, tas ir faktiski plānā bija iekļauts it kā naudā par brīvpusdienām, bet tas jau ir faktiskos izdevumos, bet nevis naudas izteiksmē. Tā kā to samazināju. Tad sociālai aizsardzībai palielinājums saistīts ir ar šo jauniešu centra projektu, iepazīstu izdaru, kas gada sākumā arī nebija plānā iekļauts, un neliels koriģējums starp nometnēm, kas bija ar valsts meža līdzfinansējumu. Sākotnēji bija mūsu kārtējā avārijas brigādes nometne, bet kas pārveidojās par nometni Mežopotāmija. Tur nedaudz starpība. Faktiski tas arī ir viss izmaiņās. Finansēšanā izmaiņas nav. Kur nav? Finansēšanā aizņēmums mēs patreiz neņemam nevienu, un arī aizņēmumu atmaksas nepalielinām. Specbudžetā arī nav. Specbudžetā pašlaik izmaiņu nav. Droši vien tas būs nākošā reizē, varbūt pēc mēneša, kad sāksim realizēt tos ceļu projektus, tad taisīsim izmaiņas no speciālā budžeta uz pamatbudžeta transfertus, jo speciālā budžetā mums ir paredzēta nauda pamatlīdzekļu izveidošanai vai ieguvē, bet ir to izveidošana ir ērtāk taisīt vienā budžetā, ne no diviem, lai nav jāsadala. Tāpat kā pagājušā gadā, tam ceļu krustojumam līdzfinansējam naudu no specbudžeta, bet viņu pārskaitot pamatbudžetā. Un arī izmaiņas, kas saistīts ar pedagogiem, mērķdotāciju pedagogiem, veiksim droši vien oktobrī, kad būs zināmas precīzas summas, jo patreizajā momentā summa nav. Jā, viss. Paldies. Kādi ir jautājumi? Citi priekšlikumi? Nav. Tad es aicinu arī apstiprināt pirmo jautājumu par budžetu grozījumiem. Kas ir par? Kas pret? Atturās, vienbalsīgi nobalsots. Otrs jautājums par līgumu slēgšanu par zvērinātā revidentu pakalpojumiem. Zintra, lūdzu, turpini. Es aicinu atbalstīt līgumu slēgšanu ar sabiedrību Neksijā Audīt Advits arī par 2016. gada finanšu pārskatu revīziju. Mums ir ilgstoša sadarbība un iebildumu par to nav. Komitejā skatīts, ja nav citu priekšlikumu, aicinu par to balsot, kas ir par. Paldies. Trešais jautājums par grozījumiem Naukšāna novada domas 2015. gada 21. oktobra lēmumā par saziņas līdzekļu izmaksas limitu noteikšanu. Tā jurists mums nav. Līdz ar to jautājumu noziņo. Es varu mēģināt.
Ir nepieciešams, par cik mums vairāk nav lauku konsultants, bet ir klientu apkalpošanas speciālisti, tad līdzīgi šo summiņu mēs plānojam klientu apkalpošanas speciālistam kā telefona apmaksu. Jurists konsultēja, summa precizējas, palielinās no 5 laikam uz 7 eiro. Tālāk tiek izveidots arī papildināts saraksts ar jaunatnes lietu speciālistu un arī sporta organizatoru, kuram telefonu atmaksā 8 eiro mēnesī. Tādi ir priekšlikumi sagatavoti un lūgums arī tos atbalstīt. Ja nav jautājumi, ja nav citu priekšlikumu, tad izpildirektoram nav papildinājumu, tad arī mēs par to gribam nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Paldies. Par grozījumiem Naukšā novada pašvaldības amatu sarakstā. Tad varbūt Zīta tur labāk var pateikt. Lūdzu. Tātad mainām autobusu vadītāju vienkārši starp struktūrām. Kad jau iepriekš bija zem Ķoņu pagasta pārvaldes, jo autobuss atradās tur un vairāk vai mazāk viņa rīcībā un bija vajadzīgs Ķoņu skolēnu vajadzībām, lai nokļūtu uz skolu. Tagad ir mainījušies autobusu vadītāji. Vadītājs ir Naukšēnietis un arī autobusu izmanto šeit Naukšēnu skola, jo Ķoņu skola no 1. septembra mācības vairāk nenotiek. Tātad autobusu kā tādu kontējam un uzskaitām izdevumus kā zem dzīvokļu un komunālās saimniecības. Tālāk no skolas bija lūgums izveidot pavāru palīgu vietu vienu un palielināt pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu vietu, kas ir nepieciešams mazai grupiņai. Iepriekš bija 2,5 vienības, palielinām līdz 3 vienībām, tad ka tur katrai grupiņai ir savs palīgs. Un līdz ar Ķoņu skolas mācību procesu pārtraukšanu likvidējam lietvedes vietu Ķoņu skolā un apkopēju. Tas strādnieku kurinātājs turpina darbu, lai uzraudzītu Ķoņu skolu un arī tādā, kā saka, uzturēšanas līmenī arī kurinātu, lai tur viss saglabātos. Ir viena roka. Lūdzu. Jā, es par to lietu Ķoņu skolā likvidēju šo amatu vietu. Vai arī viņai savādāk nosaukt, nezinu, bet līdz septembra beigām viņai ir uzdevums nodot visas lietas arhīvā. Jo ātrāk, jo to arī nevarēja izdarīt, jo līgumu, kad tā kā darbu beidz pedagogu 11. augustā. Nedēļas laikā to nevarēja izdarīt. Kāds priekšlikums? Es nezinu. To septembra beigām uz to pēkšņos pienākums un tad arī likvidēšu štātu vietu. Jo lietas ir un paliek pēdējais, uz kuri viņš atdod visus dokumentus, nokārto to. Jā, es saprotu to, bet vai pie šī lēmuma tas kaut kādā pieliekams, varbūt to var uzrakstīt atsevišķi iestādes vadītājs? Tas nebija izdarāms līdz augusta beigām. Tur jau bija Šis cilvēks ir 3 dažādi amati, katrā pa 0, 2 pa 0, 1 slodzē. Mēs zinām, augusta beigas, 19. augusts, kas tā pa dienu. Tad cik tur darbdienas ir 6 vai 5, jā. Tas nav izdarāms, tas katram skaidrs. Jo jāsameklē arhīvā visi tie gadi, jāsaliek pa kastītēm, man nav jāstāstī un jāizvaz zvanī. Jā.
Nu, bet jebkurā gadījumā, man liekas, tas lēmuma projekts jau, viņš paliek tāds pats drošiem, tā kā viņš ir sagatavots. Tad vienkārši rīkojumi izdod cilvēkam pabeigt šo procesu līdz septembra beigām. Jā. Tas ir šitais lēmuma projekts ir, kuras skaitās? Pirmās. Tā, vēl par šo lēmumu projektu vai ir kaut kāds piebildes? Paldies par šo. Tātad, ja ir citas, ja ir jautājumi, arī nākošais nedēļa arī mēs turpinām ķīmijas skolā tiekamies par neizpildītāju. Tā, labi. Tad par šo lēmumu projektu ir aicinājums arī to apstiprināt un nobalsot. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Atturās vienbalsīgi pieņems. 5. par darba algas apstiprināšanu augšā no vidusskolas direktorai. Dzinta, droši vien, es labāk tur var. Priekšlikums ir lēmumā uzrakstīts. Pēc ministra kabineta noteikumiem mums minimālā direktora alga pie mūsu skoliņa skaita ir 1000. Ierosina apstiprināt 1114. Paldies. Šeit jautājumi kaut kādi priekšlikumi. Paldies. Tad es arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Balsot. 6. jautājums par naušanu no vidusskolas pedagoģiskā personāla kvalificētām amatu likmēm. Droši vien, kad arī Dzinta ir iesākuma, tad jau papildināta lūdzu. Tā, pēc kvalifikācijas ieteikts apstiprināt. Tātad pilns sloks direktori, likmi, direktoru vietnieku uz 2,8, lai nodrošinātu mācību procesu, tad ir vidējās pamat izglītības un sākuma skolotāji. Tur saskaitīts ir vienkārši, tie ir viss mācību procesā nodarbināto skolotāju stundas un gatavošanās un labošanas stundas un izdalīts ar 30 stundām, kas ir ietilpst vienā likmē nedēļā. Tad pirmsskolas izglītības skolotāji 2-4-gadīgo grupai 2,2 slodzes, 5-6-gadīgo grupai 2 slodzes, mūzikas skolotājs 1 un sporta skolotājs ir logopēds visai skolai, ieskaitot tās pirmskolas izglītības grupas 1 slodze. Pagarinātās dienas grupas skolotāji, tas ir saskaitītas arī tarificētās stundas priekš pagarinātām grupām, iznāk 1,433 slodzes, pedagoga palīgs no 767 līdz pilnai slodzei, pārējās stundas ir zem pamat izglītības skolotājiem. Interešu izglītības pēc tarifikācijas iznāca 2,334. Internāta skolotājs 1, bibliotekārs 0,8, psihologs 0,5 slodzes un koncertmeistars 0,267, kas ir dekolektīvi. Jā. Nākošais lūgums bija šī lielāks tas cipars un tas burts. Labi, ka man te ir papīrs priekšā. Tā. Jā, vai ir kaut kādi
šeit jautājumi, papildinājumi? Paldies. Tad arī es aicinu par šo balsot, var jau būt, ka kādreiz būs labojumi kaut kāda arī. Dzīvi iet uz priekšu, viss precizējās, bet šobrīd ir tā. Es aicinu nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. 7. jautājums par Naukšēnu novada vidusskolas izdevumu tāmi pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Zīmes ir atkal ziņā. Principā nekas nemainās saistībā, kas ir tabuliņā skaitļi, kādi bija 1. janvārī. Ir mainīgs tikai skolēnu skaits 1. septembrī, uz kuriem mēs rēķinām savstarpējos norēķinus. Un tā kā ir par 6 skolēniem vairāk no 1. līdz 12. klasē, tagad savstarpējo norēķinu izmaksas mēnesī iznāk 122,72. Un par pirmsskolas bērniem, kuri tagad ir 48, norēķina summa 90,06 mēnesī. Arī tās summas nedaudz ir lielākas, jo skolēnu skaits bija mazāks. Jā, paldies. Kādi jautājumi? Nav. Tad cits priekšlikumi, ja nav, tad es aicinu par to balsot. Kas ir par? Kas pret? Balsot. Paldies. 8. jautājums par brīvpusdienu piešķiršanu Naukšēnu novada vidusskolas 10. klašu skolēniem par labāk sekmēm mācībās. Tā, tur sociālās komitejas vadītāji un direktori var izstāstīt. Cik tur tie 10. 12. klasi? Tātad šī noteikumi zināms tā kaut kādu laiku. Pārējiem skolniekiem skolā ir brīvpusdienas. Skolas klasēs ir labi mācības un disciplīnas pārkāpumi. Tas skolā ir tie 7,75. Tas šeit gadījumā ir šis skolnieks Andris Strasts. Nācis priekšlikums nesaku šodien, bet varbūt nākotnē vajag apdomāt un neskatīt šo jautājumu. Samestīt reizi, bet katru mēnesi, nezinu, tas tā apspriešanas. Tas runājums komitejās. Jā. Priekšlikumu. Tā par šo lēmumu projektu 8. jautājumu. Ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu arī par to nobalsot. Kas ir par? Paldies. 9. par brīvpusdienu piešķiršanu Naukšēnu novada vidusskolas 7. un 9. klašu skolēniem. Turpin droši, ne? Jā, līdz šim bijis šāda kārtība, tagad droši vien jāapskatīja pa jaunu. Kā? Jā, šeit ir 7. un 9. klašu skolēniem jau 5-6 mums ir iestrādāti jau noteikumos, kā viņi saucās. Jā. Tātad skolēniem, kas ir sekmīgi, kuriem nav disciplīnas pārkāpumi, tiek piešķirts brīvpusdienas. Šis skolēns izskata katru mēnesi. Ir tā daudz piestrādājumu, lai viņi būtu mazāk. Atdzirdēt, ja? Tā, labi. Tad vai šeit ir kaut kas papildināms jautājums? Ja nē, tad es aicinu arī par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Tā, Aiga pati balso par, ja? Neredzēju. Tad labi. 10. jautājums par Rūjienas mūzikas skolas izdevumu atmaksu. Turpin droši vien, ja? Tā iesākas par skolu. Jā, arī šī kārtība līdz šim ir bijusi spēkā. Iepriekš ir piešķirts dažādos veidos brīvpusdienas, un ja šie bērni vēl bijuši patriotiski dalībnieki, un arī tad viņiem pienākas brīvpusdienas pēc mūsu noteikumiem, tad šiem te bērniem, arī viņi apmeklēja un mācās Rūjienas mūzikas skolā, esam seguši šos te mūzikas skolas izdevumus. Mums ir priekšlikums tagad šīs iestrādes turpināt.
Tieši tā. Registrs turpina strādāt. Kādi šeit ir citi varianti, jautājumi? Ja nav, tad pēc šī priekšlikuma arī aicinu nobalsot. Kas ir par? Vienbalsīgi. Paldies. 11. jautājums par Naukšanu novada Bāriņu tiesas locekļu Dignas Liepiņas un Normonda Šulta atbrīvošanu no darba. Šie abi cilvēki ir uzrakstījuši iesniegumus, un faktiski tajā sakarībā arī ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir uz ekrāna. Mēs esam gatavi atbrīvot abus, bet šajā gadījumā tātad Digna tas notiek reāli pēc darba nespējas labas izbeigšanās, un Normonds Šulcs ir gatavs strādāt līdz tam mirklim, kamēr tiek atrasti jauni Bāriņu tiesas locekļi. Un, trešajā punktā arī ir redzams, ka mēs izsludinām pieteikšanos uz 2 vakantām vietām Bāriņu tiesas locekļiem. Ja šeit nav citi priekšlikumi, tas arī Bāriņu tiesas vadītāji, arī veidošo visu lēmumu projektu un ir iesaistīti, tā kā viss tiek gatavots tā, lai mēs varētu normāli strādāt tālāk. Ja nav citi priekšlikumi, tad es aicinu par šo lēmumu projektu arī nobalsot. Kas ir par? Paldies. Nākošais jautājums. Mums ir 12. par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu personai. Jā, un tur ir sagatavots lēmuma projekts, un kā jau arī komitejās tika runāts, tas ir vienkārši vēsturiski saglabājusies šī deklarētā dzīvesvieta, kura sen jau neatbilst faktiskajai. Un arī nekādu dokumentu, kas norādītu tiesiskumu tur dzīvot, šobrīd nav varētu uzrādīt. Tā kā ir priekšlikums arī ar lēmumu anulēt šo deklarēto dzīvesvietu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Mēs esam tikuši līdz zemes jautājumiem. Tātad 13. jautājums par pašvaldības zemes lietojuma Naukšēnu pagasta Gobas ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Vārds Kasparam Broķim. Šis ir tas gadījums, kad bija izbeigtas lietošanas tiesības personai, kur bija mirusi, un viņas mantinieki vēlās izmantot, jau izmantot savas nomas pirmtiesības un vēlās arī pirmpirkuma tiesības izmantot uz šo zemi. Bet to būtu pašvaldībai jāieraksta zemes grāmatā. Minētais zemes īpašums 9,7 hektāru platībā, lai viņi varētu sagatavot apsavināšanai. Pa šogad vai pa nākošo gadu? Jāpacenšās varbūt, ka šogad vēl paspēja. Jā, paldies. Jautājumi? Nav. Citi priekšlikumi? Ja nav, tad es aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Kas atturās? Paldies. 14. par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta Kociņu pārdošanu. Turpinās. Ķoņu pagasta Kociņu 2 zemes vienības ir ierakstītas zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Un tagad varētu turpināt to atsavināšanas procedūru. Tātad ir jāapstiprina atsavināšanas cena. Šī gadījumā, ņemot vērā kadastrālo vērtību un papildus izdevumus, kas ir bijuši pašvaldībai reģistrācijas sakarā, tad noteikti 8400 eiro apmērā un attiecīgi slēgt līgumus par pārdošanu ar personu grupu, kam kopīpašumā, kam ir tās pirmpirkuma tiesības. Jā. Jautājumi šeit? Nav. Tāda citu priekšlikumu, ja nav, tad es aicinu par to arī nobalsot, kas par. Jā, labi. Balsīgi. 15. jautājums par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta Laucēnu pārdošanu.
Šeit arī situācija līdzīga, tad ir ierakstīts īpašums uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā un varētu gatavot atsavināšanai. Tāpēc arī jāapstiprina šī īpašuma atsavināšanas cena, kas šajā gadījumā sastāv 5450 eiro. Un attiecīgi slēgt ar dzīvojamās mājas īpašnieku, kuram ir tās pirmpirkuma tiesības līguma ar īpašumu pārdošanu. Un tas maksājuma laiks jau ir līguma sastāvdaļa. Jā, šajos gadījumos ir paredzams, ka tas tiks veikts vienā maksājumā, līdz ar to tur nebūs nomaksas nepieciešams. Labi. Tā, paldies. Jautājumi? Tad par 15. par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņpagas laucēnu pārdošanu aicinu balsot. Kas ir par? Jā, nebalsīt. 16. jautājums par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldari 4, Naukšanās pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Šeit ir priekšlikums, kā lēmuma projektā sagatavots, tātad pagarināt par sociālā personai šo līgumu, par sociālā dzīvokļa Aldari 4 izīrēšanu uz laiku līdz 2017. gada 31. martam. Uz pusgadu kā jau sociālā dzīvokļa. Ja nav priekšlikumu, tas jau ir ierasta praksa balsot par šiem. Es arī aicinu par to nobalsot, kas ir par. Paldies. 17. par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldari 2, Naukšana pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Līdzīgi, šeit ir cita persona un dzīvoklis cits, tad Aldari 4, arī 31. marts. Arī termiņš ir izticējis un tas tiek pagarināts uz pusgadu. Jā. Man liekas, ka tu ir vēl. Lūdzu? Divi. Tekstā. Jā. Otrais dzīvoklis. Jā, precizējam dzīvokli Aldari 2. Paldies par to, ka saredzam. Tātad lasam. Vēl, ja pārējais viss ir pareizi un ja mēs piekrītam, tad es aicinu par to nobalsot, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. 18. par līgumu pagarināšanu par dzīvokli Lapegles 3 Naukšana pagastā, Naukšana novadā izīrēšanu. Šeit ir pēc finanšu komitejas priekšlikuma, tātad Lapegles 3 priekšlikums izīrēt uz laiku līdz 2017. gada 30. septembrim. Uz gadu arī noslēgt šo līgumu pagarinājumu grozījumus. Jā, ja ir jautājumi, lūdzu. Ja nē, tad arī pēc šī priekšlikuma es lūgtu nobalsot, kas ir par, pret, atturās, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumu Ķoņpagas Mūļas zemes vienības daļas un saimniecības ēkas daļas iznomāšanu. Vārds Kasparam Voiķim. Šajā gadījumā tika izbeigts nomas līgums gan uz to zemes daļu 1,14 hektāru platībā, gan domājamo daļu no 0,6 hektāru platības. Tas atsevišķi nodalīts piekļūšanas iespējas pie akas un pie ēku daļām, kuras ir cita nomnieka ieprošanās. Kā arī uz to ēkas daļu 118,2 kvadrātmetru platībā. Un ir iesniegumu uzrakstījusi ar līdzīgu nodomu izmantot šo te zemi tāpat lauksaimniecībā. Un lai tā zeme neaizaugtu, tad ir dabā jau esam arī izstaigājuši ar to pašu nomnieci robežām viņi ir iepazīstināti. Tā kā priekšlikums būtu iznomāt uz 5 gadiem un 3 mēnešiem, sākot no šī gada 1. oktobra attiecīgi. Nosakot ēkas nomas maksu 3 centi bez PVN par telpas kvadrātmetru. Tā ir nedzīvojamā telpa, var teikt, pūts, kliets. Bez labēdīcības. Bez labēdīcības.
Labi. Vai ir speciālistiem kaut kas papildināms? Vai deputātiem jautājums? Attiecīgi zemē tā nomas maksa būtu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Paldies. Ja nav, tad es aicinu par šo lēmumu projektu arī nobalsot. Kas ir par? Jā, nobalsots vienbalsīgi. 20. jautājums par nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta zvaniņa sadalīšanu. Vārds Kasparam. Šeit iesniegums no zemes īpašnieka tika saņemts 8. septembrī, saprot, ka finanšu komitejā netika skatīts. Pieminēts tika, bet smalki izskatīts ne. Jā. Tad īpašnieks ir izteicis vēlēšanos, ka viņš vēlās sadalīt Naukšēnu pagasta zvaniņu īpašumu, kas sastāv no divām, vienas apbūvētas un vienas neapbūvētas zemes vienībām. Veidojot jaunu nekustamā īpašumu no atdalītās lauksaimniecības zemes 21 hektāru platībā lūdzu piešķirtam īpašumu nosaukumu Poltari. Ar plato vai šauru? Jā. Tas jāprasa īpašniekam, kā viņš būtu domājis. Jā. Un atdalītajai zemes vienībai paliek lietošanas mērķis lauksaimniecības. Tā, šeit jautājumi. Tas ir Mirķu puse, Naukšēnu pagasts. Tā, ja nav arī nekādi jautājumi šeit, tad citi priekšlikumi, ja nav, tad es aicinu par to arī nobalsot. Kas ir par? Jā, Iveta arī, ja? Kas pret, kas atturās, vienbalsīgi lēmums pieņems. Un 21. jautājums, tātad par komandiem uz Čehiju vārds projektu vadītāji Anitai Dukurei. Šī gada 13. līdz 16. oktobrim paredzēta projekta starptautiskā centra projekta tikšanās. Pēdējā projekta tikšanās Čehijā. Un šīs tikšanās reizē tiks izvērtēt projekta rezultātu un runāts arī par nākotnes perspektīvām, kādā veidā pašvaldības un citas sadarbības partneri varētu sadarboties. Un tāpēc mans ierosinājums šo pēdējo tikšanos deleģēt domas priekšādātāju Anzuni. Un patērī? Un arī patērī. Jā. Un datums ir 13. līdz 16. oktobrs. Un visas izdevumus, kas saistīti ar šo komandējumu, sēdz Eiropa pilsoņiem projekts. Tā, lūdzu, varbūt ir jautājumi kādi. Mēs par to diskutējām, varbūt kādās citu speciālistu uzaicinājumu, bet tā kā tomēr tas ir noslēdzošais tāds pasākums, vai ne? Tur noteikti vajadzētu jau domas priekšsēdētājiem, jo tad tiek noslēdzots mērķi nākotnē, gadiem no zemes tiek pārnāks un tāds tālākas sadarbības perspektīvas. Tas tāds atlabuši pasākums. Tā, labi. Vēl varbūt ir kaut kādi jautājumi, priekšlikumi. Ja nav, tad arī tātad ir priekšlikums par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Kas atturās? Vai nebalsot? Tā, paldies. Tātad darba kārtība ir izskatīta, lēmumi ir pieņemti. Un es varu slēgt domas sēdi, lai vienotos par nākamajām sēdēm jaunajā mēnesī oktobrī.